Un šeit mums uz stikla tonēšanu ir ieradies BMW X7, atkal X7. Iepriekšējā video bija ar rūpnīcas tonējumu, šeit gan ir pilnīgi bez nekāda tonējuma, pliki stikli. Un šāds izskatās ar 90% stikla tonējumu aizmugurējai daļai. Diezgan liels satumšinājums, tas ir cilvēkam vajadzīgs vairāk kā bērniem, lai nebūtu apžilbinājums. Un tajā pašā laikā arī 70% karstuma atstarošana šim materiālam, kas ir Lumar ATR. Priekšējiem stikliem, protams, liekam saules karstuma atstarojošo. Šādi viņi gandrīz caurspīdīgi, 3M kristāllaini, nepamanāms materiāls, bet uz pakešu stiklu uzliekot ir precīzi 70% šim te auto, kuram ir stiklu pakete, dubultais stikls priekšējiem stikliem. Šis komplektiņš, man liekas, ir ļoti ideālākais variants šādas klases automašīnām, aizmugurē satumšinājums 90% un priekšā saules karstuma atstarojošā. Protams, ir visādi citādas iespējas arī tonēt logus, ir tumšākas plēves, gaišākas, dārgākas, lētākas. Ir no brandiem Lumar, 3M, Global, visi šie brandi ir īsts amerikāņu materiāls, bet atšķirās cenā, izskatā un kvalitātē. Jo dārgāks stikla tonēšanas pakalpojums, jo ir kvalitatīvāka plēve ar dzidrāku caurskatu no iekšpuses āru, garantijas termiņiem lielākiem, lielāku saules karstuma atstarošanu, kas viss jums ir jāredz uz vietas. Jo plēves tiešām atšķirās un izmaksas arī, piemēram, šim Volvo, ir tieši tāds pats izskats kā iepriekšējiem BMW, bet pilnīgi cits materiāls ar citādām tehniskajiem rādītājiem. Un, ja tu gribi zināt savu auto stikla tonēšanas izmaksas, tad spied uz linku lejā un saņem diennakts laikā detalizētu informāciju par mūsu pakalpojumu izmaksām un tonēšanas izmaksām tieši jūsu auto. Vai ieejot mājaslapā Autologa tonēšana, pie cenām aprēķināt tonēšanas izmaksas.